Tas laikam, zina, kā tagad ir tāds maziņš, nu, neliels bizness, nedaudz klientu, tad droši vien tas ir tas, ka tu galvā īstenībā to menedžiem varbūt ļoti daudz vietas aizņem, jo tu man atgādināji to, kad es pasniedzu agrāk angļu valodu, man bija tādas mapītes, kur man bija pierakstīts, ko mēs ar privātiem studentiem iemācāmies, lai nākošā reizē, kad viņi atnāk, es viņiem nemācu kaut ko pilnīgi, nu, tādu, nezinu, no zila gaisa. Jo, nu, lai mēs tā kā turpinam, lai mēs saprotam, jo tad, kad kaut kādā laika sprīdī, kad tev ir ļoti daudz tie klienti, protams, ka tev aizmirstās, kuram tu tur ko mācīji, un nu, lai nav tas overlaps, jau, vai, ka to jau mēs ņēmām, jau, un tagad šodien, kāpēc mēs atkal to ņemam un mācāmies. Bet, nu, es viņu kaut kā varēju pamanedžēt galvā. Tāpat arī ar, nu, piemēram, maniem Instagram klientiem arī daudz, kas vienkārši galvā es atceros, bet es zinu, ka citreiz tas baigi, tu te augšā tajos bēdiņos baigi aizņemtais esi. Jo tu domā, pagaidi, es Anetei aizrakstīju šo atbildi. Es tā atbildēju šo, tur tas bija, tur tas, un tas ir, nu, vienam menedžējot, un nelielu skaitu cilvēku. Tā kā es pieļauju, ka ir kaut kāds droši vien, tu esi kādreiz pamanījis, ir kaut kāds kritiskais punkts, kur vienkārši tu vairs nevari, jo tev ir, nu, bet es nezinu, man liekas, man angļu valoda, ka es mācīju, nezinu, 25 klienti, varbūt nedēļā apmēram. Un es to, nu, apmēram, nu, to more or less varēju tā menedžēt. Jā, Bet, nu, man vajadzēja pierakstīt, jo tur bija, nu, tādas specifiskas lietas arī. Bet es jā. pamanīju, ka kaut kāds ir tāds kritiskais punkts, kur pieņems. Nu, ar 5 klientiem es domāju, ka jebkurš varēs apmēram tikt galā, atcerēsies kādu griezumu, kad tur veids. Nu, jā, es droši vien, ka varēs tikt galā, un arī es pieļauju, ka arī ar 5 klientiem vienkārši, jebkurā gadījumā tev tāpatās kaut kur tu kaut ko pierakstīji. Nu, kaut kādas lietas, ja ir Jā, kaut kādas, nu, jā. kaut kādas, es nezinu, tur to aplikācijas vai kaut ko tādu, tu jau viņas lieto, nē, nu, tad, ja tu ar 5 klientiem tā strādā, tad viss ok. Bet man liekas, ka tas ir tāds, nu, tas vairāk būtu vienkārši tas, ka cik daudz tu gribi to darīt, un otrs jautājums ir, kāpēc tā CRM sistēma ir reāli svarīga, ir, ja viens cilvēks, un ja tu tiec ar citām lietām galā, vienkārši darbojies, bet tikko kā tev nāk vēl viens cilvēks vai vēl viens, pieņemsim, iedomājies to pašu salonu, ja, tev ir tur 41, 42, tu vadi salonu, tev viss ir ok, tu čilā vienkārši strādā, tu pats sev vari nopelnīt naudu, un viss ir super. Bet vienā dienā tu izdomā, bet man ir telpas, es varētu paņemt vēl vienu meistaru klāt un arī dot viņam darbu. Un tad jūs jau esat 2, un tad, pieņemsim, jūs tikko kā jūs esat vairāk kā 1, jūs esat 2, 3 un uz augšu, tā jau paliek izdevīgi vienkārši vākt to klientu datubāzi un turēt viņu visus kaut kādā vienā vietā. Tāpēc, kad tas ir nākošais punkts, kas ir, kāpēc CRM ir ritīgi stilīgs, kad iedomājies, tevi pašai savu sistēmu, kā tu dari lietas. Tas tās aplikācijas un vispārējais, ko tu strādā, vai ne? Tur man ir savas lietas, vēl kādam citam savas lietas. Un tagad mēs 3 sanākam kopā, un mums ir kopēja klienta datubāze, un katrs kaut kādas savas lietas dara visur citur. Nekā, ja mums ir vienkārši viena sistēma tā, ka tad, kad viņi piesakās šeit, mēs viņiem piedāvājam procedūru, pēc procedūras mēs piedāvājam viņam šito ten, un visi redz visu. Vienā dienā tu esi saslimusi, es vienkārši ieeju tajā pašā sistēmā, un es redzu pilnīgi visu tavu klientu vēsturi, visu, ko tu esi runājis ar klientiem, visu, kur kādus tu uzdevumus atstājus un tā tālāk. Sanāk, ka, nu, es parasti klientiem saku, ka tas tāpatās kā iedomājies. Tu vienkārši tevi virtuve, kurā tev jāiet un jācep, ir tevi gatava vienkārši virtuvē. Tu esi uztaisījis, tu zini, kurā vietā tev kas stāv, tu zini, kur tev stāv krūzes, kur tev stāv šķīvi, kur viss tev stāv vienkārši. Ne? Tev atnāk jauns kaut kāds, nezinu, jauns cilvēks vienkārši māsa pie tevis sāk dzīvot, pieņemsim. Tu viņu ieved tajā virtuvē un izstāst, kur kas ir. Nu, viņi vienkārši uzreiz tur jūtās tā kā mājās un vienkārši sāk visu gatavot, jo viņai jau tā sistēma ir priekšā. Savukārt, ja nav tāda vienkārši tā sistēma saucamā, nu tā kā, tad vienkārši tas viss ir nenormāli haotiski. Klientiem ir sūdīga pieredze, tāpēc, ka tu nekad par viņiem neatceries. Tu katru reizi viņiem prasi vienus tos pašus jautājumus, 7 reizes prasi viņiem telefonu numuru vai velnciņu vai vēl kaut ko tādu. Nu, vienkārši. Un tu piemēram, pa tiem pašiem skaistumkopšanas saloniem, kas nenormāli populāri ir. Cilvēks pierakstās, uzmet. Un tu viņu ieliec kaut kādā melnajā sarakstā, tur, nezinu, Linda tur uzmetēji no sērijas, vai ne? Tu tajā CRM reāli redz, ka viņi ir 7 reizes pieteikusies un uz 2 tikai atnākusi. Jā. Nu, tad 8. reizē tu vienkārši prasīsi, Linda, klausies, varbūt varam sarunāt depozītu. Nu, tā kā no hard feelings, bet tu tā bieži neierodies no sērijas. Jā. Vai kaut ko tam līdzīgu. Jā. Tu vienkārši... Interesanti, jā. Tu reāli uzlabo attiecības. Atceries to, ko mēs iepriekš esam runājuši citos podkastos par to, ka atšķirsies tie, kuri labāk pazīst savus klientus un vairāk par viņiem rūpēsies.
Nu, tās mazās detaļas, un tās ir tās mazās detaļas, kas to atšķir no pārējiem. Tāpēc es teicu, ja tu negribi, ja tev nevajag strādāt kā gribi, tev patīk nauda. Nē, man nepatīk nauda. Ok, tas turpina strādāt bez CRM, bez Jā. sistēmām, bez neko. Tev Nu, ir ja kāds, nu, jā, tev ir kāds foršs piemērs, kur tu arī, pieņemsim, kādam, kurš varbūt, nu, es nezinu, pa pusē gribēja, negribēja, nesaprata, bet ievies šādu sistēmu un nu, reāli tas uzlaboja uzņēmumu darbību. jā, visi mani klienti pa lielam. Tāpēc, ka tā ir viena no lietām, Pastāst kādu interesantu. Nu, tāpēc, ka parasti ir tā, ka vienkārši es saku viņiem lielākajai daļai, pieņemsim tās pašas zobārstniecības. Ja? Ja domāju, divas zobārstniecības, kurām es strādāju, es abām divām prasu, kur jums klienta datbāzi kaut kur mapīties. Ok, labi, velkam kopā, vienkārši liekam iekšā tajā CRM. Viņi savāk kopā, viņiem pa šitiem gadiem ir savākušies kaut kādi pārpa 2000 cilvēkiem. Iedomājies, tev ir pārpa 2000 klientiem, kuri visu laiku par tevi nedomā. Viņi aizmirsuši sen jau par tādu zobārstu. Citi vispār aiziet tur reizes 3 gados, varbūt tās pie zobārsta, tad, kad kaut kas sāk sāpēt. Tā, ka, pieņemsim, tev ir tā klienta datubāze, kā mēs tagad esam izdarījuši. Tad, kad viņi aiziet uz higiēnu, viņi pabeidz higiēnu, paiet 6 mēneši, mēs viņam atkal vienkārši automātiski aiziet ziņu, hei, sveiciens, Monta, tu pirms kādu laiciņu jau biji uz dobu higiēnu, gribi pierakstīties, atkal vienkārši ir jau pagājuši 6 mēneši. Un viss, un tu atkal tu spiedi vienkārši pierakstīties un gatavs, un tu vienkārši ej atkal nākošo reizi. Nevienam par to nav jāatcerās, administrācijai nekas nav jādara un tā tālāk. Tas jau ir sistēmā iekšā, viņš ir vienkārši kā viņš ir vienreiz bijis, pēc 6 mēnešiem viņam atnāk ziņa. Jā, tieši tā. Tā kā tu pa lielam, piemēram, vēl viens piemērs ir kompānija, kas pārdod siltumsūkņus. Es viņiem uztaisīju reklāmas kampaņu, viņi vienkārši sāk ģenerēt tos pieteikumus. Un es tos pieteikumus, es vienkārši nestrādāju nemaz ar to klientu, ja viņš neizmanto CRM, tāpēc ka es neredzu vispār nekādu vēsturi. Mēs pat par nepilniem 3 šitiem pagatavotās uzlikšu. Nepilniem 3. Mēs par nepilniem 3 mēnešiem esam sadabūjuši gandrīz 100 kontaktus, kaut kā 92 pieteikumi pa 2,5 mēnešiem. Un katrs no tiem pieteikumiem vienkārši ir, viņi sākumā piesakās, tad viņi sazvanās, tad viņi saprot, kāda ir tā specifikācija, kāda tā māja izskatās, un tad uztaisa to piedāvājumu konkrēto. Un es tagad skatos, vienkārši tur ir 65 cilvēki, kuriem ir aizsūtīts piedāvājums. Iedomājies, es pēc 2 dienām jau aizmirsu, ko es tur ar to Jānu no Siguldas runāju, jo man tur ir Ilmārs no Liepājas, Gunārs no Ventspils un tā tālāk. Un tādā veidā vienkārši tu pēc mazliet no putnu lidojuma var apskatīties visiem, un tā kā tu viņus vari likt tajā saucamajā kanvā ar tiem dēlīšiem, un vienkārši redz, kurš darījums tev ir tuvāk šitam iznākumam. Un lielākai daļai ir pretestība. Viņi nelieto. Tad, kad viņi sāk lietot, tad viņi sāk saprast, ka īstenībā nav tik traki, kā man likās, kā jau ar jebko jaunu. Tā kā tieši arī ar klientiem. Un tad, kad tas pats uzņēmējs apzinās par to vērtību reāli, kāda tam ir, ka tu vienkārši pilnīgi visu var pārskatīt tajā sistēmā. Tu vienkārši redzi reāli, kas tev biznesa notiekās. Tas Pīter Drakers, tas teiciens, ka kas tiek nomērīts, tiek uzlabots. Ja tu nevari saprast, kur tu esi vai kas ir ar taviem klientiem un cik daudz tev ir un kāda tev ir, ja tev nav tā datubāze izveidot. Es, piemēram, varu ieiet tajā pašā, pieņemsim, ko es teicu zobārstniecībai, ja es uzlieku, piemēram, pagājušo mēnesi decembri, no 1. decembra līdz 31. Es apskatos, cik klienti sistēmā pierakstījās, pieņemsim, paši automātiski, tie, kas vienkārši kaut kur atrada kontaktus mājaslapā un citur, un cik ir tādi, kuri piezvanīja vai pieteicās caur administrāciju. Un tad citreiz tā statistika kaut kur 60/40. Tad iedomājies, tie ir 60%, kas pierakstās caur administrāciju, kas atrod, kas zvana, un 40% ir, kas pierakstās automātiski kaut kur caur kaut kādu online pierakstu sistēmu, atrod kaut kur un tādā veidā pierakstās. Un iedomājies, vajag daudz, lielu procentu. Jā, un tad tagad vienkārši vai nu tu gribi tos 40 paņemt vai negribi. Viņi vienkārši meklē, atrod, pierakstās. Tad izvēlēties, vai nu tu gribi, vai nu tev patīk nauda vai nepatīk.